Mēs esam vīrieši. Es māku mierīgi nostāvēt 10 sekundes. Mums vīriešiem vienmēr ir ko darīt. Man ir krāniņš. Mēs izvirzām un sasniedzam mērķus. Es varu to aizsniegt. Iekarojam virsotnes, sacenšamies. Kuram lielāks, kuram garāks? Tiecamies sasniegt vairāk. Varas to palielināt. Mēs esam jūsu aizstāvji. Es arī tāds būtu, ja nedzīvot pie mammas. Mēs protam valdīt emocijas. Mana mamma vakar man nopēra. Mēs esam stipri. Man garšo aliņš. Bet pateicoties jums, sievietes, Jūs taču saprotat, ka... mēs kļūstām pavisam citādi. Jūs taču saprotat, ka... Jūs dāvājat mums savu siltumu un maigumu. Šo puķīšu pacelšana simbolizē mūsu erekciju. Es pie mammas dzīvoju. Jūs piekļuvāt pasauli ar labestību. Es ceru, ka mana mamma šovakar man nepēc. Es savu mammu izlaidīšu no pagraba uz 1 stundu. Paldies, ka darat mūs laimīgus. Es smaidu, jo es pabeidzu šajā stulpēs. Nu, kā tu jūties kā vīrietis? Liels, stiprs, aizsargs vai pie mammas dzīvo, vai kā? Es pie sievas un pie mammas. Mēs visi roņģi kopā. Ceru, ka jūs neaizgājāt novēlēt pa Putinu. Чего, блядь? Ceru, ka jums nav tādas tiesības. Ceru, ka mūsu skatītāju vidū nav tāda, kas iet balsot, kas labprāt iet balsot par Putinu vai gaida viņu te. Здрасте, ёпта. Ceru, ka visi apskatīja to slaveno busiņu, kas pie Krievu vēstniecības speciāli kartupeļiem ir nolikts ar visām tām skaistajām bildēm virsū un laimes ratu, kur var izvēlēties kas un kā. Nu tā kā ceru, ka visiem viss ir kārtībā un esiet sveicināti mūsu šovs 8 pulciņā. Parakstieties, pierakstieties, mums tas 1000 nāk, bet nu tā kā tik lēni, tik lēni. Lēni nāk. Es ceru, ka labi nāk. Jo tad, kad mēs sasniegsim to 1000, tad mēs nezināsim no prieka, ko darīt ar eglīti. Aizvadītajā nedēļā man bija viens tāds darbiņš Delfī TV. Tur novadīt vienu raidījumu un pie manis pēc tam pienāk operators un saka, ej, tu esi no tā šova 8. Un saka, jā. Viņš saka, ej, redz, es esmu arī tas podkāst Čista 1, 2, 3 filmētājs. Un mēs kā reiz ar to Ivaru, un izrādās tas ir tas otrs čals, kas nav Kārlis Liepiņš, skatījāmies kopā un arī, nu, kā saka, ierēcām, paskatījāmies, redz, kā jūs esat izmantojuši šo, tā kā paldies podkāstam par to, ko jūs darāt, Čista 1, 2, 3, kā saka, mūsu, tagad turpmāk, es ceru, būs sadraudzības podkāsts, tā varētu teikt. Vai ne? Roka roku mazgā, atkal visādi. Jā. Jūs kartupeļi tiek dibināti, vai ne? Man uzmanību piesaistīja Emmanuels Macrons, kurš pagājušajā nedēļā, vai šajā nedēļā drīzāk paziņoja to, ka ja vajadzības gadījumā viņš sūtīs franču karavīrus ar tehniku uz Ukrainu. Viņam būs pofīgi par to, ko domā pārējās sabiedrotās un vai nu jūs esat ar mums vai jūs esat pret mums. Nu, vārds sakot, tur sākās kaut kāds tāds interesants ģeopolitisks PR spēles. Zini, man Makrons atgādina tādu bišķīgi tādu cimperlīgu švītiņu. Nu, zini, tā klasē viens tas bagātais bērnelis, kurš ir izlutināts, kuram viss pienākās, kurš vienmēr ir pieradis mājās niķoties un darīt, ko grib, un nevienu neklausīt. Ne opīt, ne sunīt, ne kaķīt, jā, visiem viņš liek mīkstāt, tad, kad viņam uznāk kaut kādu duntumu. Tā viņš pirms dažiem gadiem visu laiku sazvanījās ar Putinu, vai ne? Nu, tā sazvanījās un tur kaut ko tur runājās un par naktīm, es nezinu, mierināja vai šūpaļdziesmīgas dziedāja Franciska Šansona, tur kaut kādu dziedāja Putinam, kaut ko tādu. Tagad viņš ir redz izdomājis, iešu ar armiju iekšā, un man pofīgi, ko vispārējie domā, un apņēmīgi pieciet ar kāju. Nu, tādam, kuram gribās tā pakaus, aiziet kaktā, bišķi pasēd, padomā, vai kaut kas. Nu, kaut kas nav ar to čalu riktīgi, man tādas aizdomas. Man tas izskatās tiešām pēc tāda PR gājiena, jo kādam ir jābūt pirmajam, un viņš drosmīgs ir tas pirmais. Viņš gan, protams, nevienu armiju tur nav vēl pagaidām nosūtījis un tā tālāk. Līdz darbiem gan jau, ka vēl tāls ceļš ejams. Bet, nu, kā paziņojuma līmenī viņš ir izdarījis tādu soli, ka viņš parāda, ka viņš ir Eiropas, nu, tāda vadošais spēks, kurš virza, nu, tā tad, un Francija būs pirmā, kas ies iekšā tajā Ukrainā un tīrīs tur visu, kā vajag un kā nevajag, jā.
tāds Napoleona sindroms čalim ir parādījies. Kaut kur tā. Jā. Varbūt jāatgādina, ka Napoleons diezgan sūdīgi beidzas. Tā kā tur varbūt nelasāt par pastāvību. Man uzmanība, ja tu par kariem runā, tad es redzēju, ka tāda vieta sakst, kā Igaunija meklējot naudu 2 nedēļu karam ar Krieviju. Nu, tāds sajūta atradīs naudu, tad ies pakarot. Ne? Kaut kā. Tā kā jā, pavisam nopietni. Nu, tāda kā ar tēmte. Jā, bet īstenībā, ko viņi ar to naudu darīs, tas ir interesanti, jo tev jau naudu nevajag, lai karot, tev vajag tehniku un ieročus. Jo patiesībā, ja tev tagad ir nauda, tas nenozīmē, ka tev būs viss munīcija un viss pārējais, jo, lai to visu dabūtu, tas ir gads, pusotrs, 2. Nevar jau tā saražot nahadu visu. Zini kā vēl tā pirmo reizi, kad es izlasīju to virsrakstu telefonā, es domāju, tas izklausās arī pēc šitiem stratēģijas gameriem kaut kādiem spēlīts, kas spēlē viņiem vai kaut kādu. Viņam tur 2 nedēļas vēl jānoturās kaut kādu misiju jāizpilds. Viņš meklē kaut kur naudu, kur varētu dabūt, nezinu, no 20 samaksāt par kaut kādiem bonusiem. Tur, tā. Jā, nē, pareizi jau ir tā, kā tu saki, tev vajag jau infrastruktūru, vajag visu munīciju, visu pārējo, lai tur ar tiem eiro banknotēm nomētās to tanku. Kaut gan varētu darboties Krievijas gadījumā. Parāda viņam 50 un Krievs tādu naudu nav redzējis. Yes, es eju prom, es varētu būt. Savu valstu būvēju. Tāpēc jau Ukrainā jau bija tas, ka viņi piedāvāja reāli naudu, tu pārnāc viņu pusē, padodies, mēs tev riku samaksājam un tā tālāk. Un tur jau bija kaut kādi tādi gadījumi, kas šito arī izmantoja. Tīri naudu, samaksā vienkārši naudu un pārpērc viņus, jo viņi visi ir nabagi un tā tālāk. Un viens no tiem ļočikiem tur pat aizpiļīja uz Spāniju, un pēc tam viņi laikam vai tur sadūra vai noindēja vai nošāva, vai kaut kas tāds tur bija. Tā kā ziņās nesen. Jā. Nu jā, jo visiem tiem burjetiem, visiem tām kizilu nebadzībām iznākuši, viņš pirmoreiz mūžā klozetu podu ierauga. Jo noreibst galvu. Jā. Ja es būtu mīnis! Pagājušajā reizē mēs uzstādījām ļoti konkrētu jautājumu. Un jautājums bija aptaujas jautājums, kuru mēs atdevām jums saplosīšanai. Ja būsiet pretī, bļaļ. Un jautājums tāds, ja Sipenietis Gavara pēc Kiviča domām ir cūka, tad kas ir Kivičs? Jā, jo, ja dzīvnieks, tad dzīvnieki jāliek pretī. Un atbildes varianti bija nodzēries zirgs, apdursies bebrs vai vienkārši pizģuks. Un izrādās, ka jūs 40%, es gribētu teikt, ka atkal tautas balsojums ir ļoti tūs. Tas nozīmē, ka jūs esat tiešām, varētu teikt tā, nav tāda viennozīmīga atbilde, kas man, kaut kā tomēr liekas, ka mums kādreiz vajadzēs šo aptauju mazliet atkārtot un varbūt pat papildināt vai kaut kā precizēt nedaudz. Tātad pīsģuks ir 40%, otrajā vietā ir nodzēries zirgs 33% un vienkārši tas bebrs 27%. Kā redzat, visi balsojumi diezgan tuvu, vai ne, Glīt? Kāda tavu secinājuma kā sociāla antropoloģiskam pētniekam lūdzu? Šajā brīdī, tagad, ja Anete mūs skatās, tad viņi noteikti skaļā balsī sāk smieties, nosaukt man par sociālo antropoloģijas pētnieku. Mans profesionālais viedoklis. Pizģuks vienkārši. Pizģuks. Un tu teici, ja dzīvnieki, tad dzīvnieks. Domāju, tagad tā, kā izskatās pizģuks? Manās acīs tas ir kaut kā cēzis. Tā cēzis ar Putinu seju vai kaut ko tam līdzīgi. Aplikācija, tā palaišam. Artificial intelligence ieliec pizģuks un ko viņš diez izmetīs. Jā. A few moments later. Mākslīgais intelekts par mums zina labāk, kas ir un kas nav pizģuks izrādās. Tas izskatās pēc tāda, jāsaka tā, tīra apetelīga kaut kāda sacepuma. Apetelīgs sacepums. Mēs esam piešķīruši patiesībā kaut kādu ļoti interesantu veidolu Kivičam. Tā kā mēs esam īsts mēdījis, tad mēs arī sākam ar īstām lietām, ar konkrētu lielu virsrakstu pāri visam ekrānam. Seksa skandāls mūzikas akadēmijā, konservatorijā, vai kā viņi tagad sauc. Var sakot, seksa skandāls. Tas nav nekas cits, nav ne mazāk, ne vairāk kā vienkārši seksa skandāls.
Tur ir skandāls un seks. Izrādās beigās tur nav ne seksa, ne īsti skandāli, bet tas nekas, tā kā mēs esam īsts mēdījis, mēs uzreiz paziņojam to visu. Okay. Kas ir noticis? Tātad noticis ir tas moments, ka es tā pavisam ātri atstāstīšu, un tad mēs iesim iekšā, kā saka, analīzē. Studentes, es tā saprotu vairākas, ir ilgstošākā laika periodā ziņojušas rektoram, vadībai un tur administrācijai par to, ka notiek visādas aizdomīgas darbības no viena vai vairākiem pasniedzējiem, kuri izrāda, izstāst visādi tur piezīmes, izsaka un tā tālāk, un jo liek justies neērti, gluži varbūt viņi tā kā seksuāli neuzmācās, bet tomēr. Un tad viens no tiem vēstījumiem, kas iznāk publiskā vidē, ir stāsts par, acīm redzot, kaut kādu ballīti, kurā ir piedalījies arī kāds pasniedzējs, kurš tur beigās ir nokritis blakus kaut kādai studentei, un viņi ap no rīta ir laikam kopā pamodušies. Kaut kā tam līdzīgi. Var sakot, seks ir bijis vai nav bijis, to mēs nezinām, bet, var sakot, kaut kāds skandāls tomēr tur ir. Un par to tagad ir viss Twitters sacepies, par to tagad ir kultūras ministrija sacēlusies un konservatorijas padome, un, var sakot, tur viss ir tagad putās, un rektoru grib atstādināt no amata, viens atceļ, un tad viņš tur laikam neiet prom. Tad tur vēl kaut kas notiek, var sakot, viens liels haoss notiek ap šo seksa skandālu. To parāda mēdīji, un, protams, kā uzrodas jaunas studentes, vai ne tik jaunas, arī tādas, kas jau sen pabeigušas, kuras atceras, kā arī redz mākslas akadēmijā, esot viņi bijis tur kaut kāds pasniedzējs, kurš tur esot norādījis uz to, ka vajagot, kā saka, dziļākus izgriezumus dekoltē un kaut kādus īsākus svārkus, ja grib labākas atzīmes, vai, es nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Var sakot, visa uzmanība ir uz universitātēm un akadēmijām, jo izvirtuši perversi vīrieši tur pasniedz droši vien, un to vien grib kā tīksmināties par jaunu meiteņu apaļumiem un kaut ko tam līdzīgi. Eglīt, tu arī esi banku augstskolas pasniedzējs, un es arī, starp citu, tā kā ar pieredzi mācību iestādēs, tad izstāstīsim droši vien arī savu pieredzi, bet droši vien, kas tev ir piebilstams pie šī visa pastāst no sākuma? Es nezinu, man liekas, visu laiku tādi kaut kādi ir visu laiku, un ja nesen par tādām lietām tur studentu un pasniedzēju attiecībām uzņēma tur filmas, tad tagad no tiem tā ir seks skandāls, un ko tikai ne. Man nāk prātā vismaz 2 filmas pēdējā no to Amēdā Frīmenu un to meiteni, kas to Wednesday tēlo. Arī kaut kādu filmu par jaunu meitenes attiecībām ar pavecāku pasniedzēju. Nē, to es neesmu skatījies, jo tur jau pēc tā plakātīgi var saprast, ka tur ņuņāšana kaut kāda vien ir, kaut kāds depresīvs, bet es nezinu, kāpēc tas ir atkal pacelts tādā milzīgā līmenī, pagaid, tie skuķi bija nepilngadīgi. Nē. Kas tur bija? Nē, viņš ir pilngadīgs. Saprātīgs pilngadīgs būtnes. Pasniedzējs gāja piedzerties ar tiem skuķiem. Man liekas, tur viss ir ar vienu kārtu metami. Tur es pēc 20 gadiem taisītu kaut kādus tur skandālus, atcerieties, viņš netālu uz man tur paskatījās laikam. Es arī, tā, atceros tā mūzikas nodarbība, bļāviens, tā laikam tomēr nebija flauta. Nē, tā nebija arī otiņa. Vēlas, kas tagad tas vispār bija, Ko man tagad darīt ar visām šitām atmiņām? Es zinu, Dievs, un tūlīt man nometās ar tomātiem kaut kur, bet... es domāju, pirms kaut ko dara, vajag padomāt abām pusēm. Es te neaizstāvu nevienu, ne otras, neesmu nevienu, ne otru pusē, bet loģiski, jo skaties, tas ir tāds netīrā veļa, kaut kur tā kā pārīts pašķirās, vai tā kā kaut kas sadomā kādam ieriept. Tagad moderni ir, hei, viņš man seksuāli izmantoja, vai viņš man tur uzmācās, viņš tā paskatījās uz mani, viņš tur man deva kaut kādas neķītras mājienas. Mums vispār ir jābūt uzmanīgiem no bioloģijas šeit, jo tā ir tāda sprādziena bīstama vide, tā es viņu varbūt nosauktu akadēmiju vai universitāti, jo tur mēdz sapulcēties pusmūža tādi vīrieši, kuri varbūt, teiksim, varbūt viņiem tas ir aicinājums tā pasniegšana, vai varbūt viņi vienkārši ir caurkrituši mazliet dzīvē, viņi neko citu nevar atrast kā...
pasniegt. Vai viņiem vienmēr ir tieši vilkme pie jauniem cilvēkiem, lasiet jaunām meitenēm. Un var sakot, tā var būt, ja? Un savukārt otrā pusē tur mums ir 19-gadīgas, 18-gadīgas, 20-gadīgas hormonu pārņemtas būtnes, ja? Kurām īsāki svārki, kurām patīk tur kā saka, atsekt kaut ko nedaudz vairāk no savas miesas un tā tālāk. Un tad tas viss sanāk tā kopā, un tā ir, es varētu teikt, tā tāda reāla sprādziena bīstama vide, kurā tādas lietas notiek un notiks. Ja? Mēs no tā neizvairīsimies, jo tā ir bioloģija. Un tagad ir jāsāk domāt, ko darīt. Un te ir daži ieteikumi. Viens ieteikums būtu šos pusmūžu vīriešus saistāt ar kaut kādiem robotiem vai mākslīgo intelektu, kas es pieļauju, nav gluži tālu nākotne, tā tas arī būs, un šādā veidā visticamāk mēs visvienkāršāk izvairīsimies no tādiem seksa skandāliem. Būs meitene un robots, piemēram, nākotnē varētu būt tāds seksa skandāls vai kā tam līdzīgi. Par tādām arī jau attiecībā filmas uzņemt, jā, mēs jau esam pasteigušies pa priekšu jau. Tātad, kas vēl? Vēl es varētu teikt tā, ka kāds varētu būt tas risinājums. Es nezinu, aizsiet acis tiem pasniedzējiem. Lai viņi neredz, lai viņi tikai, tikai uz tausti. Ne, pat arī ne tausti. Es drīzāk teiktu, lai viņi vienkārši runā, rokas aiz muguras. Ko viņiem jāgrāb tās paklausies? Uz tausti. Rokas aiz muguras aizsietas, acis aizsietas, un lai viņš pasniedz to lekciju. Tā vienkārši. Man liekas, ir pienācis stāsts manam personīgajam tādam pieredzes stāstam par to, kā bija. Es esmu tāds cilvēks, kurš tad, ja man kāda sieviete izrāda uzmanību, es tā kā bruņurupucīti uzreiz ievelkos. Ja? Es esmu nevis tāds, kurš, hei, mazā tur kaut kā tā, bet es esmu drīzāk tāds, kurš uzreiz ģīta kā ēzis ielien savā mājiņā. Kaut kā neērti paliek, ka sieviete man izrāda uzmanību. Man tas uzreiz tāds, es esmu introverts, laikam, baigi. Un šitāds gadījums man bija arī tad, kad es pasniedzu vienā universitātē, nesaukšu tagad tieši konkrēti, kurā savu laiku, un tur bija tāda jauna studente, kura tā kā vēlējās, laikam, kaut kādu kursdarbu, kaut ko pie manis rakstīt. Un viņi sagaidīja brīdi, kad visi bija izgājuši ārā no telpas, un tad viņi tā kā pienāca tā kā tuvu, tur uz tāds soliņš. Un viņa vienkārši uz tā sola nogūlās. Viņa nogūlās tā. Vienkārši tā un sāka runāt. Slikti varbūt palika. Varbūt slikti viņai palika. Bet viņa vienkārši tā saprot, viņa tev ieraudzīt, kur tāds var būt. Un es tagad man vienkārši, man mutu atkrīt, cietas viņu vairs dabūt nevaru, un es vienkārši sāku domāt, tā, kas te tagad notiek? Bet es domāju, tajā pašā laikā es ļoti labi apzinos, ka es neko tā, man pat nebija, man pat nav spēka, man nav, tā kā dūšas, ja? Kāds cits varbūt tur būtu, hei, jā, varbūt, kā pārciņam šo sarunu uz kafejnīcu vai kā tam līdzīgi. Man nekas tāds pat prātā neienāca. Es biju vienkārši, un es nevienu vārdu, es sakrāmēju savus mantiņus un laikam gāju kaut kā prom. Var sakot, tas viss beidzās ļoti, viņi domāja, un es esmu starp citu baumas dzirdējis par sevi kā par pasniedzēju, ka šitas čals ir gejs. Šitas čals ir gejs. Okay. Jā, tā kā tas ir laikam tas, kas sākās tās sarunas par to pēc tam. Tā kā man ir bijis tāds gadījums, kur es nevarētu teikt, ka es esmu bijis tā kā vainojams tajā situācijā, bet šī te studenti, jaunkundze, viņi ļoti atklāti, kā saka, izrādīja kaut kādu interesi, vai es nezinu, ko viņi tur gribēja, kāds bija tas viņas nodoms, jo tur pat nebija nekāda atzīme vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tāds gadījums no prakses. Man pieredzē nav nekas tāds. Es banku augstskolā arī, protams, šāda dzīve, sanāk lasīt lekcijas, bet 99% tas ir attālināti, un daudz pat neieslēdz kameras. Un man arī, tā, kāds zina, tās lekcijas ir tādas, ka es uz monitoru kaut ko tur rādu, un principā man pašam vajag to monitoru, vai ne, lai es redzētu tur. Vairāk monitoru redzu nekā meitenes.
Nu, jā, tur jau tā lieta, diemžēl, es redzu vairāk monitoru nekā meitenes. Un daudz no tā pirmo reizi es ieraugu, varbūt tad, kad ir ieskaits jāliek. Un tās ieskaits arī tagad, pateicoties tai draņķīgai tehnikai, kas ir tajā skolā, mēs esam pārcēluši jau 2. gadu attālināt, lai katrs ar savu tehniku var rādīt kaut ko. Nu, tā kā... Nu, labi, tā kā groziet, grib pat īsti gribētu. Jau attālināt ar var, kā saka, flash uztaisīt kaut kādu vai kaut ko tādu. Jā, nekas tāds nav tā bijis, jā. Man patīk, jā, ka tu sarunas sākumā arī noraksturoji, ka tiksim, pasniedzēji parasti ir pusmūžu vīrieši, kur dzīvē nav realizējušies. Jā, es gaidīju, ka būs vakaros viņi vīrini, noteikti pārkā vai nedēļā viņi iet normāli pastrādāt, uzmākties studentiem. Jā, tā kā es iedomājos tagad mācību spēki. Nu, ja mūs pēc šitā vairs neaicina nekur lasīt lekcijas, tad tu zini, jā, kā paši sev bēda tagad izlekāšā. Nē, viss kārtībā, jūs droši varat arī neaicināt. Mēs arī vairs negribam, mēs savu miljonu esam nopelnījuši, mums nevajag vairs neko. Jā. Seksa skandāla rezultātā mums viens notikums, kas, man liekas, citkārt būtu viss, kas uz ļaužu mēlēm un prātiem būtu, tas ir vienotības tās aploksņu algas. Nu, tu piekritīsi, Eglīt, man, ka ja nebūtu šitā kaut kāda seksa skandāla vai kaut kāda tur visādas citas tēmas, šī būtu vienkārši tēma numur 1. Par to visu tik vien runāt, vai ne? Soties tā no topiem ir izskatos, tā, man liekas, ir aizgājis kaut kur uz 3. 4. vietu vienotības, tiksim tā, jautrās vienotības, kā varētu būt, vienotības nedienas vai kaut kas tāds, vai vienotības aizraujošie piedzīvojumi ar karīgi lidojumiem, aploksņu algām un vēl visādām lietām ķeskāt ārā. Bet, protams, kā ļaudīm vajag jauns izklaides, un tāpēc ir seksa skandāls. Nu, kas ar vienotību, ko tu saki? Nu, var sakot, parādījās ziņās stāsts par to, ka savā laikā, kad jaunai vienotībai bija tā pašvakāka ar naudiņām, esot kaut kādas algas maksātas aploksnē, un to ir pacēlis viens Orleāna kungs, kas viņu biedrs ir, to ir pacēlis gaismā. Un viņš, protams, par to, ka viņš šādu te trauksmi ir cēlis, publiski ir dabūjis no partijas ar lāpstu pa galvu un izmests ārā ir no partijas. Nu, var sakot, ziniet to cilvēku, ja jūs kaut ko balsosiet, ziņosiet vai kā tam līdzīgi pret savu organizāciju politisko, tad visticamāk jūs lidosiet ārā. Jā, jo nevienam nav vajadzīgi nekādi patiesības paudēji. Jā, mēs gribam ar savu kriminālo štēli nodarboties paši iekšienē un negribam, lai uz ārkārtas kaut ko zina. Nu, kas notiek te tālāk? Apvainotais saraksts, protams, pieprasa Ašerādena demisiju. Ašerādens visu laiku tur dievojas, ka nē, tas nekad tā nav bijis. Arī tieslietu ministri iestājas par to, ka tas esot kaut kāds melnais PR. Un tā tālāk nekādas aploksņa algas nav maksātas. Bet tas, ka to vienotību daudz no visām malām, tas viņi paši jau sev bēda ar izaugu ar karīgi lidojumiem. Tad kaut kāds, saprot, slepens ziņojums, ne slepens, bet valsts kontrolas, kas slepens ziņojums. Vai kas tas tāds ir? Kāpēc slepens? Ko viņi tur ziņoja, ka izrādās viņš vēl lidojas? Vai kas nesaprot? Kariņš, jā, viņš ir, es tā saprotu, ka tur valsts kontrolē ir kaut kādi jautājumi, papildus jautājumi, kas vēl jānoskaidro, un tad viņi it kā tādā veidā tur ir noslepenojuši to visu. Bet būsim godīgi, es domāju, te visiem vairāk vai mazāk ir skaidrs, ka ir notikusi kruta, forša uzdzīve pa nodokļu maksātāju naudu, un Krišjāns Kariņš ir vienkārši baudījis savus premjera gadus. Ja? Īstenībā baigi nepievēršot uzmanību tam, kā viņš tur organizē visus tos savus ceļojumus, lidojumus. Dabumi arī vēl joprojām ir vienotībā jaunajā. Protams, jā. Nu, nav dzirdēts, ka būtu aizgājis kaut kur pie Glorijas vai vēl kaut kur skaties. Reku Čārls ir nopublicējis selfie automašīnā. Un kas to būtu domājis? Viņš ir nepiesprādzējies. Kaut gan var redzēt, ka aizmugurē ir tās visas ierīces, lai varētu piesprādzēties. Viņš ir nepiesprādzējies. Un kas notiek? Protams, ka valsts policija sāk administratīvā pārkāpuma procesu. Come on, cilvēki! Kas tas ir? Nē, viņš nav piesprādzējies. Tā tad pārkāps likumu. Ko tu gribi? Bet iedomājies, cik daudz, es nezinu, valsts policija varētu iziet ielās, paskatīties, kas uz tiem šoferiem, uz tiem, kas sēž aizmugurē, kur nav piesprādzējušies, viņi stāv uz bagāti palikt, vai viņi nespētu ar visiem šiem pārkāpumiem galā teikt. Tas ir, kaut kāds
Es nezinu, man liekas, atkal tāda, labi, ne piekasīšanās, bet tā ir tāda brēkas celšana. Redz, viņš nepiesprādzējās. Vai man liekas, tas tagad ir visiem, kam nepatīk vienotība, tagad skatīsies viņiem visiem uz pirkstiem un tiešām, ja tu nevarēsi konfekšu papīriņu nomest pie zemes, ja tev vienkārši būs presē par tev, visu. Jo skaties, redz, kas vēl te notika tā mangāna rūda, kuru caur kaut kādu Āfrikas tur pakaļ valsti ved caur Latviju uz Krieviju, lai ražotu, saprotu, tur munīciju un tanku stobrus, un ko tik vēl ne. Ir arī izstrādās vienotība, jo pēc būtības to ir visu zinājusi. Viņi, protams, atkal dievojās līdzīgi kā par tām aplaukšņu algām, ka nē, mēs neko šito neesam zinājuši. Bet skaidrs, ka te ir norāda uz to, ka vienotības kaut kādi cilvēki to vienmēr zinājuši, ja, un tas vienmēr tā ir bijis, un nevienam nekādas problēmas ar to nekad nav bijušas. Un tagad izrādās, ka visi ašerādens arī tur televīzijā sāk, ka mēs pret to cīnīsimies, un tagad būs komisijas, un tur atkal izpēdes grupas, un kas tik tur vēl ne, lai šito visu, ja. Atliek tik noplātīt rokas un vēl tikai pateikt to, ka mēs no lietuviešiem un igauņiem arī esam ekonomikā atpalikuši un arī pie tā visa vienotība ir vainīga. Tā kā beigās tam fucking Šleseram izrādīsies reāla taisnība. Par visu to visu aizies nobalsos par Šleseru, tu redzēs, jā. Viņš mierīgi tur. Vai vismaz par Pozņaku, kurš organizē protesta kaut kādas pasākumus pret mangānu rūdu un tā tālāk, un viņš var reāli bruģēt ceļu, man liekas, uz tādu labu politisku amatu, ne? Jā, tā kā es iedomājos, grūti tagad būt vienotības biedram, braukt mašīnā bez piesprādzēšanās, bagāžniekā vēs mangānu rūdu uz Krievijas pusi. Es teiktu tā, ja es būtu vienotības biedrs un es kāptu automašīnā, es arī pie reizes vēl ķīveru uzlikt. Droši paliek, nedroši. Parasti nesekoju līdzi visām tām pāvestu būšanām, bet pēkšņi es redzu Twitter līnijā pilsas ar visādiem karikatūrām, visādi tādi, kur Ukraiņi velk pāvestu mastā gaisā vārdu tiešajā nozīmē, un kas tad ir noticis? Izrādās, pāvests kaut kur ir aizmuldējies visā savā tur, kosmosā, kurā viņš dzīvo, viņš ierosina Ukraiņus pacelt balto karogu, tā kā, un par to viņš dabūja vienkārši, tā kā maz nelikās, un man liekas diezgan pelnīti, jo šķiet viņš īsti neķer laukumu. Es domāju, ka viņam ir ļoti vienpusēji varētu būt informācija, un tur ir līdzīgi kā ar tādiem informācijas kariem, kas nonāk līdz tam cilvēkam, kuram nav īsti internetu, un kurš pat īstumā telegrāfu, laikam pēdējo reizi sazinājās, un viņam droši vien arī avīzes priekšā vairs lasa, gan jau viņš pats vairs nelasa, un atsakot, tādiem cilvēkiem, kas ir tādās noslēgtos būrīšos, kādu informāciju viņiem atnes, tādu informāciju viņi arī patērē. Un tad pēkšņi viņam kaut kas publiski ir jāsaka, un tad viņš izrāda šitādas muļķības sarunā. Es pieļauju, ka tas ir šīs gadījums. Es šaubos, vai viņš ir ļoti informēts cilvēks. Es par to ļoti šaubos. Jā, īstenībā tā ir, kā tu saki, un es šaubos arī par viņu, teiksim, tādā veselās aprāts spriestspējām, vai kur, jo, kā zināms, tur tie čaļi nav baigi jaunie, kas tiek tajā amatā, un tur jau klauvē vecums pie durvīm. Hei, kas tur vecumdemens, mēs esam klāt, hei, mēs te tagad mazliet patusēsim. Bet man vairāk interesē, piemēram, ka mūsu šis te bieži šovā piesauktais Zbigņevs, mūsu vilciens. Jā, nav komentējis savu šefu viedokli. Ja skaties, piemēram, kaut kādu valsts kaut ko stulbi izdara, tad parasti, teiksim, tās valsts vēstnieki kaut kur tiek izsaukt, lai paskaidro, kas tagad notiek un tā tālāk, un lai izskaidro, varbūt mēs neko nesaprotam, bet es kaut kā nekur neesmu redzējis Zbigņevu kaut kādu tur komentāru. Vizīti uz valsts drošības dienestu, uz ārlietu ministriju vismaz, vai ne? Jā, vēl jau vairāk, jā. Pat ne kaut kur uz, tā kā, tas man liekas tā mazliet dīvaini, jā. Tā kā tavs šefs tur izrunājās visādas muļķības un tur klusiņām, tur nē, tur atkal kaut kur uz lieldienām izpeldēs tūlīt ārā un tur runās visādas viestu par mieru un ko tikai nē. Tajā pašā laikā, tas man reāli iekrīt acīs. Pāvests ir izpaudies par to, ka tātad Ukrainai vajadzētu pacelt padošanos, ja balto karogu. Savukārt mēs aptaujā jums, dārgie skatītāji un klausītāji, esam sagādājuši jautājumu, ko mēs varētu ierosināt pacelt pašam pāvestam.
Tātad variants A ir savu kleitu, variants B ir stieni Putina svarā, vai variants C, tas, ko mēs arī ar Eglīti šeit ierosinām, ir izpratnes līmeni. Tātad ir 3 lietas, ko mēs visi varētu rosināt pāvestam pacelt, tikai jūsu balsojums noteiks, ko tiešām pāvestam vajag pacelt. Japānā maķītis McDonald's laidīs klējā, jau laiž klējā smaržu ar kartupelīšu aromātu. Iedomājies ar kartupelīšu aromātu. Tas ir tas, ko tu gribi, vai ne? Kartupelīšu aromātu. Tie eļļainie free, ja? Tas. Jā. Un viņi esat izveidojuši to smaržu līniju, jo gribot to maķīti sasaistīt ar augsto modi. Iedomājies, tagad tās augstās modes parādas, tur tās dāmas, tur tajos visos soļus pēc maķīšu, pēc frī, pēc burgeru. Un ne jau tikai no kartupeļiem, tur tas aromāts vēl būšot 3 versijās, tātad ar jūras aļģiem, ar sāls pieskaņu, smaržu ar ķīplociņu. Tas ir tas, ko vajag, vai ne? Es tādu gribētu. Un majonēzes noti, klausies, kā arī klasisku sālītu kartupeļu aromātu. Tas ir labs ķiplociņš, melno piparu un majonēzes noti. Iedomājies, tur tāda smarža, tāda buķeti. Es to aizēju uz pasākumu, tu pēc ķiplociņu un majonēzītes bišķiņ nes. Tev kāds tās ir tā. Iedomājies, kāds ceremonija, klausies. Man nemaz nevajag īpaši tādu aromātu. Es ieeju vienkārši kaut kādā Lido vai kaut kādā tur tai pašā McDonaldā, un es jau tur piesūcos ar visiem tiem sūdiem. Tad es atnāku kādā glaunā pasākumā, apsēžos, un es nevaru saprast, kāpēc ap mani neviens visur brīvas vietas ir. Jā, tā. Tā kā nevajag pat nekādu aromātu. Kāpēc mums atkal tik tālu neaizdomājas? Mums taču arī tik daudz foršas vietas, kur varētu, savus aromātus ieviest. Lai nav tā kā tev jāiet speciāli uz tiem, vienkārši es gribu smaržot pēc Lido. Es ņēmu un es nopērku eleganto smaržu Lido līniju, vai ne? Vai arī Matīs ielā tur tas bistro vīstings. Tur jau tā, kā cik es tur vienreiz mūžā esmu bijis, un pēc tam, man liekas, es 2 dienas vodu pēc tām vīstingām. Tā kā kurš gan negribētu šādu smaržu flakoniņu. Čebureku, noteikti pēc čeburekiem. Ausmeņu kebabs, tik daudz, un, protams, kā viss karalis varētu būt lauvas nams. Tas ir kaut kas savs smaržu līdzīgi leģendārajā zilā siera mērķis. Tas aromāts. Šitajā centrāla tirgu, kur ir siļķīts un dillīts arī, siļķīšu smaržu tāda, Matīs ielas galā es pamanīju savā laikā tāda kafejnīca Cauna. Nosaukums vien jau kafejnīca Cauna. Kāpēc tai nevar būt savu smaržu līniju? Varētu. Es labprāt gribētu, ja godīgi, teiksim, šad tad, tiešām es varētu iepūst sevī cūgaļu šašlika, teiksim, aromātu. Šādēļ numur 5 mums ir šašliks, numur 1 aromāts. Iedomājies Oskars ceremonijā viss šīs elegantās dāmas, šīs aktrises, tur visa. Tev šašliks, tev ausmeņu kebabs, čebureks. Es pat redzu visādi šitos tos plakātus, tur pie Origo kaut kāds bomārs, tāds nofotografējies ar tādu inteliģentu sejas izteiksmi, un apakšā ir tāda pudelīte, tāda, kas atgādina varbūt drīzāk to mazo šnabīšu blašķīti tādu. Ir zirn and spek. Zirns ar speku. Zirn and spek. Vienkārši. Franču, ritīgi franču. Zirn and spek. Tas ir labi. Bet iedomājies, viņiem tādā dubults ieguvums, ja tādas smaržas tagad izlaists, viņi būtu pie reizes arī pēduši. Tā viņas ar kaut kādu odeklonu sašu, kad garšot pēc sazina, kā tā tu paņem savu, tu esi 2 vienā, vai ne? Tu gan piedzēries, gan uzkot. Tā ir latviešu inovācija. Tā ir latviešu inovācija, kas ir jāeksportē. Es domāju, mēs šeit esam atklājuši kaut ko. Te kaut kas ir, kaut kas te ir. Lielas ziņas arī no Britu, pareizāk sakot, jau īstenībā tieši neziņas no Britu karaļnam, visi gaida kaut kādas ziņas, bet līdz ar to, ka gaida ziņas, no tā jau var uztaisīt ziņu. Var sakot, Keita Middletone, prinča Viljama sieva, kura visu laiku ir bijusi ļoti publiski redzama un visai nācijai ļoti patīk, un es tā pieļauju arī mums te latviešiem diezgan tā kā patīk un tā. Ir pazudusi. Kaut kur viņa noslēpusies, pazudusi. Daži saka, varbūt nomirusi pat, daži saka, varbūt depresijā, maniakālijā iekritusi un tā tālāk. Visādas Twitter sazvērestības un, protams, ka mēdī šīs ziņas pārķer un
mēģina saprast, kur ir pazudusi princese Keita Middletona. Jā, viņa it kā parādījās sev publiski, viņa tur kaut kādu bildi ir nopublicējusi ar bērniem, izrādās, ka viņa pati kaut kā amatieriski ar Photoshop ir nodarbojusies, un to arī publiski ir atzinusi, ka tā tomēr ir bijusi Photoshopēta bilde, un viņa atvainojas visiem, kas ir tikuši sāpināti par to, ka, lūk, šāda bilde ir publicēta. Jā, jo, redziet, tiešām cilvēki tiek satraukti un sāpināti, izrādās. Man, piemēram, ir pie dīrsas, ja godīgi, bet, citiem nē. Lūk, kas vēl? Es, piemēram, iedomājos, kas notikt, ja uz 2-3 mēnešiem pazustu Kariņš vai, piemēram, Šlesers. Es domāju, mēs arī būtu ļoti sāpināti, ja mēs redzētu, ka tiek izplatīts kāds foto, kurā Kariņš ir kaut kādās medībās, un tad tu tā paskaties, vai tas ir viņš vai nav viņš, un beigās visi saka, ne, tas tomēr ir bijis Photoshops, un tu, sirdī iesāpējās. Tā kā es nezinu, vai mēs ļoti satrauktos, ja kāds no šitiem te pazustu, piemēram. Bet Briti ir satraukušies. Briti ir tiešām ļoti satraukušies, kur ir pazudus Middletona. Tu esi satraucies, Eglīti? Man stipri jāpiedomā, kas tāda ir, godīgi sakot. Man ir tik pie tās vietas, ko tu man piesauci. Tas ir tā kā, tā kā man reāli jāpadomā, kas tāda ir un kāpēc par to ir tāda jēzga. Un vēl vairāk, kāda latvietim tur ir daļa, kur latvietim ir savas lietas, kur viņš ar savu sēdz priekš varētu saslaucīt. Mums ir savs dzirni un speka, ko mums vajag tur no tā? Ko mums vajag, vai ne? Kas mums kaut kāda tur angļu aristokrāti, kaut kāda tur karaliskā ģimene, ko? Kas mums no tā labāk būs? Kas būs labāk? Ja viņi parādīsies, viņi tagad būs, ne? Un kas būs tāds noticis, ja tas princis Viljams izrādīsies, būs krāpis, viņi ir kaut kādu tur skaisto rozu čigānieti. Ko? Manis pēc. Netflix uzņems filmu? Tieši tā. Tas ir. Nav stāsta skumjāka ar mīlas metu, kā stāsts par latvieti un vilcienu. Latvietis un vilciens. Skaties, apsveikums 8. martā. Sveiciens Startautiskajā sieviešu dienā. Jaunais vilciens, vīrietis un tulpīts. Kas gan varētu aiziet greizi, bet tur ir tik viss nepareizi. Tur izstāst tā, ka čalis ir kaut kur gājis, kaut kur, un pēdējā brīdī tās durvis viņam acu priekšā vienkārši aizcirtušās deguna priekšā durvis ciet, un viņš netiek vairs iekšā. Neko, kāda bildīte ir tāda, ir jāsveicens Startautiskajā sieviešu dienā. Un pie viss tā, tad, lai tas mērs būtu pilns, un lai mums būtu ko ziņot šajā, tad redz, kā ir noticis, divas vecākas kundzītes ir nokritušas, spēcīgi sadauzījušās. Kas tur ir bijis? Es tā saprotu, ka tad, kad tu kā pārā no vilciena, parasti tev sagaida perons. Augstāk vai zemāk, bet tev kaut kur tur sagaida. Tur, acīm redzot, nav bijis perona, tur ir vienkārši bijis kaut kāds uzbērums vai kaut kāds norakts nost tas viss, un sakot, viņas ir kaut kādā būvbedrē pataisno iekritušas vai kā tam līdzīgi. Kaut kas reiz tagad Latvijā pirmā nokrīt uz muguras, otra līdzās pāršķēļot ieri ar šķēmbām. Izklausās baigi dramatiski. Izklausās riktīgi dramatiski. Tas notiek 8. martā. Es saprotu, tas notiek tad, kad Vivi vilciens nopublicē šo burvīgo sveicienu sievietēm. Viss kopā saliekās. Tā kā latvietim tas vilciens nav domāts. Ja viņš nevar peronu uzbūvēt pie tā vilciena, tas vilciens kā, tā. Apmēram, tā kā starppilsētā autobusā pieiet tantiņi pie mašīnas šajā gadījumā saka, Klaudēliņ, tu vari pieturēt, man te tuvāk caur mežiņām būs līdz mājām aiziet. Un čals tāds, jā, labi, nav problēmas, vai ne? Kā pa aizmugurējām durvīm ārā. Vai arī, tas tie peroni nav tie vilcieni garāk par to peronu? Vai... Nē, tur bija kaut kāda, saprotu, remonta darba vai kaut kas tur nebija kaut kas norobežots vai kā tam līdzīgi, un tad viņš tur nav piestājis, acīm redzot, pie tā pirmā, kur jāapstājās tam vagonam, tad tur kaut kāda sastāvi, kas ir bijuši, kas ir faktiski ārpus perona bijuši. Un tad tie cilvēki kāpju ar pārliecību, ka tur kaut kur perons ir. Un izrādās, ka... es domāju, ka visu mūžu tā tante ir braukusi ar šitiem vilcieniem, kas bija līdz šim, kur tu vispār tādu sajūti, ka tu antrasolā uzkāp augšā, lai tajā vagonā tik, tu tiešām neskaties zem kājām, kur tu kāp, tu tā, tā dur ārā, tā, kas tas ir? Durī tikai.
Turī. Nu jā, bet uz pozitīvas nots bija vilciens, es sazinājies ar abām šīm tā dāmām, tur seksa ārstēšanas izdevums un ko tur vēl nē. Tā kā nevarētu teikt, ka jāsaka tā stāsts ar laimīgām beigām, bet šis stāsts varēja arī nebūt, ja Latvijas ar vilcienu būtu savienojams jēdziens. Bet neizskatās, vēl tuvākajā laikā nekas tāds nenotiks. Pirms 100 epizodēm bija Lieldienas, un bija pandēmija, un vispār viss valdība mūs indēja. Depresija. Valdība mums čipoja. Visiem bija Covid afēri, jā, un tā tālāk. Un tajā laikā mēs pirms 100 epizodēm parunājām ar Vestāru Šimkus, un te viņa citāts, kā viņš to brīdi domāja, kas un kā par sabiedrību šķelšanu mēs aizrunājāmies. Covid, starp citu, parādīja to, ka Latvijā sabiedrība ir ļoti šķeļama. Un tagad atkal, kā saka, daudz saka, nu jā, tagad atkal, ja Covid šķēla, tad šis karš atkal sāk vienot cilvēkus. Vai tu tam var piekrist, vai tu redzi tomēr citādāk to? Vai mēs esam pietiekami vienot šobrīd? Sašķeltība ir loģisks iznākums tad, ja tā tiek mērķtiecīgi realizēta no valsts varas puses. Valsts darīja visu iespējamo, lai sabiedrību šķeltu. Un ja vakcinācija būtu atstāta kā brīvprātīga lieta, pilnībā faktiski tiešām brīvprātīga lieta, tad sabiedrības sašķeltība šai ziņā nebūtu notikusi. Valsts apzināti izvēlējās šķelt sabiedrību, un mēs redzam, ka tas, protams, pie kā labi nenoved. Mēs tiešām esam sašķeltāki kā jebkad. Kas attiecas uz Ukrainu, tad Ukrainas vienotības pamatā ir spēcīgas nacionālas jūtas. Un atcerēsimies, ka šajā karā šobrīd starp Krieviju un Ukrainu nekaro kaut kāds labējais populisms pret demokrātiju. Tur karo imperialisms, Krievijas imperialisms pret Ukrainu nacionālismu. Un ļoti būtiski nesajaukt visas šīs lietas putrā. Līdz ar to padomāsim, kādā stāvoklī ir mūsu nacionālā pašapziņa un nacionālās piederības jūtas šobrīd. Un cik tālu nesen notikusi sabiedrības šķelšana, tās ir varbūt vēl lielākā mērā ievainojusi. Nacionālisms ir noteikta veida ideoloģija, kas šī brīža postmodernā neomarksisma pārņemtajiem rietumiem nav galīgi nemaz patīkami un izdevīgi. Jāsaprot, ka nacionālisms šai gadījumā ir mūsu vienīgā cerība un vienīgais, kas var mums vienot. Es vispār uzskatu, ka Vesternam īstenībā bija taisnība, un es esmu tajā nometnē, kas uzskata, ka sabiedrībā tika šķelta tajā laikā ar to, ka jā, mēs tomēr laikam visi kopā kaut kādā, arī visi tie, kas bija par vakcināciju, kaut kā tu tiešām bišķiņā aizmiglotiem skatiem uz to visu skatījāmies. Es, protams, ka ļoti labi saprotu, ko nozīmē sabiedrības kopējā imunitāte un vispārējais stāsts, bet, jā, es teiktu tā, es to pats personīgi tā nejūtu, bet šodienas acīm skatoties atpakaļ, es varu atzīt, jā, ka sabiedrība tomēr tika šķelta. Es interesējos par to jauno Lato lapsas grāmatu, par to Rimseviču, par to Pliks, Melīgs, kā tur bija. Tur tā teikts, ka visas tās pirts sarunas aizprot viens pret vienu no publicētas. Man kaut kā likās, ka šitas ir trolēšana. Te kaut kāda, man uz vienu brīdi es klausījos to man likās, šitas ir trolls, kaut kas te ir trollēts. Bet acīm redzot, nē. Cilvēks patiešām meklēja Lato lapas grāmatu. Ko mēs varētu teikt? Kā mēs zinām, no Čistu 1, 2, 3 Lato lapas grāmatas ir vienkārši unikāls informācijas avots, kur var smelties visas patiesība, kāda vien var būt. Pirts sarunas. Vienīgās pirts sarunas, kas man nāk prātā, ir šitajā te Krievu filmā, ko katru jauno gadu rāda. Не потянет. От винта под зеленое море. Зеленое море.
sakiet, lūdzu, kā te tagad īsti ir? Šodien Rustavs Šukurovs arī runāja, kad Baidens nemaz netaisās to NATO, teiksim, sūtīt, ja ir kāds iebrukums NATO valstīs. Nu, par Trumpu jau nerunāsim, tad sanāk, ka mums tas NATO nepalīdzēs, ja gadījumā Krievija uzbrūk. Kundzei acīm redzot vēl joprojām nav pārliecība, ka tas NATO 5. pants ir nopietni domāts. Tas apmēram tāpat kā ja tu paraksti kādu līgumu un tur ir, piemēram, paredzēts, ka tev ir jāmaksā kredīts 30. datumā, un tu joprojām neesi pārliecināts, vai ir jāmaksā vai nav jāmaksā. Un tāpēc tu drošības pēc nemaksā. Nu, te ir tāds kaut kāds, man liekas, stāsts. Nākamā latviskā dzīves ziņa mums ir par mūsu čomiņu Elvisu Strasdiņu. Viņš paviesojās Latvijas radio krustpunktā ar tādu garāku interviju. Tiešām interviju ļoti labi, iesaku noklausīties un tā tālāk, bet nākamajā dienā kāds uzmanīgs klausītājs tomēr mazliet tā kā apšaubīja Elvisa godaprātu. Paklausīsimies. Labdien! Labdien! Aidi! Nu. Vakarējais gudrais, kas bija atnācis uz interviju. Jā. Man šausmīgi nojauta tāda, vai tik viņš arī nepiestāv tiem, kuri izkrāp naudu tie večiņām. Sveiciens, sveiciens. Sveiciens no tautas, jā. Klausies, ja tev tur labs cipars sanāk, padalies ar mums, mēs nevienam neteiksim, jā. Labdien! Labdien! Ja nu gadās un atbrauc ukraiņu diversanti un kādu ešalonu ar mangāna rūdu nolaiž no sliedēm, tā ir pilnīgi reāla iespējamība. Viņa balsī jau faktiski bija iekodēts tas, ka viņš jau kaut ko vairāk zina nekā mēs, nekā viņš ir par kaut ko vairāk informēts nekā mēs. Tā ir diezgan liela iespējamība. Nu, klausies, un tad jau sanāk, ka Poznieks ir ukraiņu diversants, vai ne? Viņš jau ir atbraucis, un viņš ir taisījās tās sliedas pārāk tajā akcijā. Jā, nogulties uz sliedēm, saguldināt visus savus biedrus, lai tas mangānu rūds brauc pāri. Jā, kaut kāda diversija viņam, es tā saprotu, tur kaut kāda plānā bija. Nu, redzēsim. Es teiktu tā, ka viņi jau tā miermīlīgi visam pieiet. Viņi jau negrib, lai viņš tomēr Eiropas gada cilvēks bija. Viņi diez vai tā būs tā pieklājīgi, ka viņi tā uzreiz ieliks cietumā un neļaus. Viņam tomēr, ja tais Eiropas vēlēšanās jāstartē, viņam jāsaglabā tomēr kaut kāds labais tēls ir. Labais tēls, jā. Viņš kā supermens var nogulties sliedēm, lai brauc pāri. No ko? Jā, blakus paņem rokās, sadodies Liānu Langu un viss notiek guld. Un to es principā CNN, Bloombergā un visās pasaules televīzijās. Un virsraksts viens no gribu visu zināt. Kas ir baltās stīga olā un vai to var droši ēst? Nu, es tomēr ieteiktu atturēties no olām, ja jums tādi jautājumi ir, mīļa cilvēki, drošības pēc tās olas neēdiet. Mazums, kas tā pa balto ķēpu tur iekšā, vai ne? Lienas Čakovas mamma aicina sievietes dzemdēt zem klajas debes ozoliem un liepā. Un ir vairāk jautājumu, kas ir Liena Ušakova, kāpēc man jāzina par viņas mammu, vēl jau vairāk. Jā, viņi droši vien dzemdējuši Lieni Ušakovu zem kādu ozolu, tā kā viņa ir bijusi laba pieredze un viņa ar to acīm redzot dalās. Un tur droši vien, jā, latvietis jau vienā brīdī, es domāju, mūsu veselības aprūpes sistēma nonāks līdz tādam punktam, ka mums nevis būs jāklausa Lienas Ušakovas mamma, mēs vienkārši būsim spiesti klausīt Lienas Ušakovas mammu un dzemdēt zem liepām un ozoliem. Tā kā tas brīdis droši vien, ka nav tālu. Latvijas skolotājiem iespēja piedalīties kursos Eiropas kosmosa aģentūrā. Tāds virsraksts iekrita manās acīs. Es domāju, jā, tieši tam lauku skolotājiem, tam no tās, kas iet protestēt lauku skolām, būtu viņam tiešām interesē kursi Eiropas kosmosa aģentūrā. Viņš domā, tas saņemšu tagad tā, kur man tā sīknauda, kas palikusi no manas milzīgās pedagoga algas. Jā, es braucu līdz Eiropas kosmosa aģentūrā, jāpaskatās, vai nav kas jauns, ko pastāstīt tam vienīgajam traktoristam manā lauku skolā, ka es biju tur. Jā. Kādu rītu es pamodos un iemetu acī vienā portālā un
Skat. Vēl viens redaktors, līdzīgi kā es, ne īpaši līdz galam bija pamodies un aizķēries aiz klaviatūras, vai kas viņam tur bija noticis. Celtics turpina uzvarēt Porziņģa prombūtnē. Tātad Porziņģā un Porziņģa prombūtnē. Nu, tā kā te tu sēdi, lasi 3 reizes un domā, vai es esmu stulbs, vai te tomēr kaut kas nav pareizi. Kāds no mums ir sagājis Porziņģī pilnīgā, jā? Tā Porziņģā, Porziņģa prombūtnē. Tas varētu būt tāds normāls virsraksts. Jā, vai arī, teiksim, tu no rīta gribi mēli mazliet patrenēt, tad tu Porziņģā, Porziņģa prombūtnē. Pēc tam ar mēli raksti tos klaviešu. Mēli, jā. Priekš kam tev mēli jātrenē? Piedodiet, cilvēki tiešām piedodiet, bet es pasmaidīju pie šī virsraksta. Ir saldējuma pārdevējs Valmieras novadā. Saldējumu. Es nevaru šitu nosīt. Saldējumu pārdevējs Valmieras novadā cietsirdīgi nogalinājis vietējo iedzīvotāju. Es izklausās pēc kaut kādas sūdīgas filmas apraksta. Kā ir kaut kāds tāds, mums ciemā dzīvo tāds prātā vājš cilvēciņš, kurš vienkārši uz stūra klusi pārdod saldējumu. Viņš nekad pacēlis galvu. Bet tā vienīgā reize, kad viņš pacēla galvu, viņš nogalināja to vienu kaut kādu tur iedzīvotāju. Bet īstenībā es atvēru to ziņu, un tā ziņa arī ir diezgan tāda interesanta tajā izpratnē, ka viņi ir uzrakstīti. Tas, saprotu, degpunktā kaut kāds atreferēts stāsts ir, bet tur viņi, protams, tik glaznaini ir aprakstīti, ka tur tu bez maz vai iztēlojies, ka tā ir kaut kāda 18. gada novele vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā jā, saldējuma pārdevējs Valmieras novadā cietsirdīgi nogalinājis vietēju iedzīvotāju. Mēs kādu pāris šovu atpakaļ te runājām par Kristenu Stjuarti, kur paviesojās Ikšķilē, noēdās kārtīgi mūsu zirnes speku. Labi, ka viņi Valmierā pēc saldējumu nebrauc. Tas viņai paveicās. Jā, viņa meklēja vietu, kur uzņemt filmu, un tagad viņi ir paviesojusies slavenā šovā pie kas tas bija, Stevens Colberts, laikam, jā. Paviesojās šovā un atklāja visai pasaulē publiski, ka Latvijā tiks filmēta viņas filma. We're gonna go shoot it in Latvia. Īstenībā bieži jau negadās, ka kaut kāda milzīga zvaigzne pie mums filmē filmas, ir kaut kādas vietas, kas ir filmētas, bet es atceros, kā, piemēram, krēsls, kad bija modē, es pieļauju, ka visas tās kundzītes, kuram tagad, toreiz bija kaut kāda, 15, 16 gadi, fanoja par krēslu, tad tagad viss tur viņas fanos ar plakātiem, bēlā, jo viņas tur tā jaunības augs ir ieradies Latvijā. Zin tā, tas tā kā, jā, viņi varēs vēl atmiņu vakar vietējā kultūras namā stāstīt tādām kundzītēm. Es domāju, ka viņai ieteikt šo te pasākumu, vismaz tur tam, kurā novadā viņi tur filmēs, kur Limbažos pie jūras. Pagājušo nedēļu Oskari tika pasniegti. Tu skatījies ceremoniju? Es skatījos daļēji ceremoniju, bet man vairāk interesē visi tie monologi un pieteikšanas, un viss es vienmēr esmu tāds, kurš pēc tam nākamajā dienā iziet cauri visiem tiem monologiem un tā. Tie vienmēr tādi interesantākie. Godīgi sakot, es neskatījos, es nesagaidīju. Un es pēc tam vienkārši paskatos, kas ir kas. Un skaties, Oppenheimers ir 7 Oskars dabūjis. Labākā filma, kas tur vēl. Jā, Kilians Mērfijs, labākais aktieris. Kā tev šķiet, ir tāds Oppenheimers ir? Bija pelnījis būt? Es teiktu, ka nē, tāpēc, ka, ja godīgi, tad, ja tā man jāsaka, vai 7 Oskarus cienīga filma, tā ir, Nē. Tas ir tikai, man liekas, vairāk vai mazāk tas mārketinga stāsts visam.
Nu, man arī tā šķiet, jo tas Oskara kaut kāda nozīmība, man šķiet, manās acīs kaut kā lēnām, tā kā es vairs nespēju novērtēt, vai kaut kā es nesaprotu, ne tur tos kritērijus, neko, tur kādā sakarā, piemēram, Barbie, kā viņi varbūt 8 Oskariem nominēti. Saņēma vienu par dziesmu, un tas pats jau vairāk, kā es nezinu, tās Billijs Eilišs Oskars skaitās tā kā, vai kaut kā tā. Manuprāt, es te pagājušajā reizē, vai kad pirms dažām sērijām runāju par Pūrsings, man šķiet, šī filma bija pelnījusi, ja tā ņem no visas tās filmu lejādes. Es piekrītu. Jā, nevis Oppenheimers, bet tieši Pūrsings, man liekas, bija ar tādu dziļāku domu, oriģinālāku piegājienu scenāriju, arī izpildījumu tieši Emma Stones. Viņa, protams, dabūja labākās aktrises to Oskaru. Bet tur vajadzēja vairāk. Viņiem vajadzēja vairāk būt Oskariem. Un, ja par Oskaru lielāko zaudētāju šajā gadā, tad man liekas, kā Killer of the Flower Moon, tā filma ir vienkārši super lielākais zaudētājs. Nedabūja pilnīgi neko, bija nominēta 10. Es domāju, ka tas ir lielākais tāds Oskara dizasters. Neskatoties uz to, ka tur bija gan tie slavenie aktieri, tur DiCaprio un De Niro. Scorsese, iedomājies. Sēde, jā, un tu esi to filmu noskatījies. Es redzēju, jā, es noskatījos viņu, bet teiksim tā, man viņa, protams, kā patika un tā tālāk, bet tas ir tieši tas, ko es arī teicu. Ja mēs noliekam blakus Oppenheimeru, tad, ja tiešām šai filmai nav neviena Oskara un Oppenheimeram ir 8, tad kaut kas tur nav īsti ar tiem kritērijiem kārtībā. Man liekas, ka tur vairāk tas tiešām tāds marketing buzz ir šis pasākums, uz ko tas viss turās. No viena mārketinga pasākuma ejam pie otrā zelta mikrofons, lielā cepšanās ap Milgrāvi. Un visu šito pasākumu klausējās pie reizes izmantoja iespēju pasveicināt mūsu čomu Lapseni, kurš ar savu zelta mikrofonu statuju beidzot ir dabūjis savās rokās. Jā. Mēs starp citu, tu to varbūt vēl nezini, bet mēs ar Lapseni parunāsim tieši nākamajā šovā. Viņš ir piekrītis paviesoties šovā 8. Tad jau viņš pats arī pastāstīs gan par statuju, gan par dziesmu un vispārējo. Jā, bet kas tur vēl notika? Notika tas, ka astronauti dabūja gada albumu, un faktiski tāds kā Oppenheimers Oskaros, tā astronauti arī zelta mikrofonā triumfēja. Eglīt, ko tu saki par saviem mīļajiem astronautiem? Es tiešām nezinu, man nav ko teikt. Un vispār tas zelta mikrofons, tā balva arī tāda. Ir tik daudz visādas balvas Latvijā, un zelta mikrofons ir kā grib būt tas lielākais, tā kā tās Oskars vai ne, un tevi vispārējie. Bet te ir tas vairāk tas cepiens par to, ka kā tur ir tais zelta mikrofonā, man liekas, mūzika paši piesaka. Tur tos nomināciju, un ja tu neesi pats pieteicis, tad par tevi vispār nerunā. Tā nav tāda kaut kāda kā lai saka. Tas ir tāds, laikam, es tā sapratu, viņas privātais tāds elites Milgrāvs. Viņa bija elite, jā. Milgrāvs, tāds tā kā šovs, jā. Šovs. Es tā saprotu, ka tomēr... Jā. Par to jau arī tur DJs Ruds bija sacepies un Račīnskis no Laikas. Īstenībā šaļiem jau diezgan liela taisnība ir, bet tajā pašā laikā, kas lietas ir takš vēl visādas balvas. Mēs paši savēju takš varam uztaisīt. Nezinu, šovs 8 kaut kā Dona balva, jā. Rīgas modas baloži. Tas, ko mēs darām, mēs uztaisam šovu 8, ja mums ir nauda aiz tā visa, mēs to visu reklamējam un uztaisam to tā glaunā pasākumā, to rāda televīzijas tiešraidē, jā, un tā tālāk. Un tas ir arī viss, kas ir vajadzīgs balvas ceremonijai. Ja tu spēj to sarīkot 10 gadus pēc kārtas, tad tas tu iegūst kaut kādu prestižu nosaukumu. Cilvēki ar to arī sāk lepoties un tā tālāk, un viss, un tā lieta aiziet. Un es domāju, ka zelta mikrofons ir tieši šāda veida balva. Laba, kvalitatīva vai nē, es domāju, ne man, ne tev, Eglīt, par to spriest. To jau droši vien tie paši mūziķi, lai paši spriež. Ja viņiem tas liekas pa provinciāli, tad acīm redzot, viņi grib kaut ko tādu glaunāku, labāku. Nav jau problēma. Uzrīkojiet paši vai piezvaniet elitei un sarunājiet, lai viņi nākamreiz uztais glaunāku. Reku viņi jau neiet. Vispār uz šo brīdi vēl nav dzirdēts, ka būtu izgājis uz kontaktu. Viņi jau ir gatavi apspriest. Tie mūziķi ir gatavi runāt, bet tā Milgrāva jau neiziet uz kontaktu ar viņiem kaut kā tur. Un bija vēl viens jautājums. Skaties, ka tur skaties tās nominācijas, tu daudzas vispār domā, kas to
Vispār klausās, kas tas tāds ir. Tas ir tāda vecā gvārdi, man šķiet. Tur vienmēr ir Dons, tur vienmēr ir Busuls, tur vienmēr ir Prāta vētra, jā, attiecīgi, kam iznāk jauna plata. Tas kaut ko tur dabū. Nu, es nemāku to noformulēt. Un daudz ir tādi, ka tu vispār nezini, kas tas tāds ir un kāpēc tas eksistē. Un te redz, ka apvienība Jūk ir arī pacēlus tādu, kā lai saka, uz visu šī tā te hype, to, ka, viņi ir nav mierā to, kā vispār jaunā mūzika nonāk pie klausītāja, pie tā, Tantas Balskā un tā tālāk, jā, ka tur Jūk dziesma pasaka, tā ir pa garu, tā ir pa lēnu, mēs to varam spēlēt tikai naktīs un tā. Un te ir tāds jautājums, un es arī esmu, kā lai saka, tajā Jūk pusē, varbūt šajās te sarunās, kā tāda interesanta mūzika, iespējams, neaiziet vispār. Viņi ir runājuši, kā tur radio sanākuši kopā, visu kaut ko ir runājuši, un mēs tur tomēr, mums tur visādi kaut kā tā. Eglīt. Artis Dvorjonas ir tieši viens no tiem cilvēkiem, kas pie šī galda sēž. Tātad viņš ir radio SVH mūzikas arī viens no tiem, kas izvēlās to mūziku, kas skan un kas neskan. Un tev būs lieliski iespēja nākamajā reizē pajautāt, kādi ir šie kritēriji un vispār kāds ir tas pīļu dīķis. Jo es saprotu, ka Lapsena pats arī viņš izdod savu dziesmu un konkurentu radio jau viņu nespēlē. Viņš jau viņu spēlē noteiktas radiostacijas, bet pieņemsim piecinieks jau viņu nespēlē. Tā kā tur ir tāds, saprot, tur ir tā, ka ja tu tiklīdz tu esi saistīts ar kādu, piemēram, arī viss Šipkēvits un viss šis testāsts, jā, viņu tā kā laikam es saprotu tikai pavisam nesen piecinieks ir sācis spēlēt, bet agrāk instrumentus un Šipkēvits un nespēlēja. Kāpēc? Tāpēc, ka Šipkēvits ir radio SVH. Tur ir tādas riktīgi, tādas, es teiktu, tāda pīļa dīķis. Un par to mēs īstenībā Ārti noteikti varētu bišķiņi iztaujāt, jā. Eksperti ir runājuši. Nopļurkstējušies zili, zaļi, melni, balti esam. Mēs te ar Eglīti savukārt esam aizmirsuši. Jums, skatītāji, atgādināt, ka jūs varat piespiest te subscribe, ja jūs esat YouTube ieklejojuši nevis kaut kādā veidā līdz galam šo visu noskatījušies. Mēs būsim ļoti priecīgi, pateicīgi. Varbūt pat ziedus dāvāsim kā Daugavpils deputāti. Eglīti, kādi tavi atvadu vārdi? Kaut ko par seksu? Mani atvadu vārdi. Dzīvosim draudzīgi. Ja nāc prātā, Rūdis Leopolds. Dzīvosim draudzīgi. Jā. Tiekamies pēc nedēļas, lai jums izdodas.